Labrītiņ no rītiņa, 16. mājas piekdiena. Mūsu naktsmājas ir pie skolas. Lielas skolas. Es nezinu, vai te var dzirdēt. Tur liekas, ka tur ir vesels stadions. Jā. Ir bišķi pārpus 10. Mēs gaidām, kad mums zvanīs no servisa, ka mēs varam braukt mocinu pakaļ. Bet, nu jā, nav jau zināms precīzi cikos. Mums naktsmājas ir izrakstīšanās no 10 līdz 11. Tā kā mēs te vēl bišķi pabumbulēsimies. Tad mēs iesim, mēs vakar tur, kur ēdām vakariņas, tur ir arī labas brokastis. Iesim, tad uzēdīsim tur brokastis. Cikos mēs dabūsim mocīti, nav skaidrības. Līdz ar to nav skaidrības, kāda mums būs plāni, nu, ko mēs šodien varēsim izdarīt. Vakar mums bija plāns braukt uz Esīru un pēc tam uz Agadīru. Nu, es domāju, ka ņemot vērā to, ka pa Marokas ceļiem neiet ātri nekas, tad diez vai mēs tiksim, līdz Esīrai tiksim, cerams. Un mēs šodien ar Arturu skatījāmies maršrutu no Marākešas līdz Esīrai, ja brauc pa bezmaksas ceļiem, tad ir 2 stundas 42 minūtes. Nu, Google parāds, ka mēs pavadīsim ceļā, un pa maksas ceļiem 2 stundas 37 minūtes. Nu, 5 minūšu dēļ nav jēgas iespringt. Tā. Pagaidām viss. Nu tā, mēs esam te pašā vietā, kur vakar, tikai šoreiz mēs sēžam ārā. Gaidām joprojām ziņu no servisa. Bez 15.11 vēl ziņas nekādas nav, tāpēc mēs brokastos. Izvēlēsimies kontinentālās brokastis, 6 eiro mēram, mūsu naudā mazliet mazāk. Un turpināsim gaidīt. Tā mums te visi sabremzējies. Arturs nomā. Es esmu tik bēdīgs saskums vai... Nu, bremzēšana, jā. Ko darīt? Mums nav varianti. Nu, mēs jebkurā gadījumā tālāk nevaram nekādīgi braukt. Mums ir jāgaida, nu, kad būs, tad būs. Nu, šis ir iesākums brokastiņām. Mēs pat dabūjām mazu pāris putru, kas, man liekas, tur nebija. Kas man patīk, ka Marokā vienmēr ir suliņa. Svaigs piest apelsīnu suliņam. Kas te vēl ir kaut kā medus, man liekas, tur ir svaigais ieriņš, olīvīts. Olīvīts gan viņiem te ir ļoti sāļas pēc manas tādas, nu, gaumas. Un šī laikam ir uz pārslu putra. Tā kā jāsāk baudīt. Mēs īstenībā tik daudz brokastīs nemazum neēdam, kā tagad, kas mums tikai te nav. Putriņu mēs apēdām, mums ir tagad oliņa, mums ir šķiņķīts un sieriņš, mums ir augļu salātiņi, mums ir bulciņš, mums ir maizīti, mums ir medutiņš, svaigais siers, mums viss kaut kas ir. Jā. Mums dažreiz ir tā, ka es apēdu brokastis, man pietiek visai dienai. Nu, ko mēs esam? Mēs esam servisā. Tur tāds Eiropas stiliņš arī ir, ka mūsu mocītā vēl bez riepas, būs mums riepa tūlīt. Mums ir smuks montētājs, tāds čalītis. Tur Arturam teica, ka tiem daži marokāņi te ir ļoti smuki. Viņš man saka, ka meitenes ar te esot ir tā neko. Tā kā mums ir bišķiņ jāpagaida, tad mēs te ēniņā pagaidīsim. Tad mums ir jāizdomā. Arturam bija doma varbūt palikt Marakešā, bet varbūt, ka mēs brauks tālāk, kā to Artur domā. Nu, tad jaunā riepiņa ir uzlikt. Priekšējai visi kārtībā, jā, Artur. Vēl braujums klučs pielaboja. Super. Nu ko, mums ir mazliet laika līdz ierakstīšanai. Nu, kad mēs varam iečakoties viesnīcā. Tagad ir gandrīz 1:30, mums vajag 3, tāpēc mēs esam iepirkšanās centrā. Bišķiņ pastaigāsim, man ūdeni vajag, kā tev gribās dzert, man pilnīgi muts līpst. Un brauksim pastaigāt, paskatīties, kas ir Marokas šitajos te iepirkšanās centros.
Mēs tik pa kafejnīcām pastaigājām pa veikalu istabu, un mēs noprinām pa veikalu beņas. Tas ļoti švaks. Viņiem daudz veikalu tādu viņu stilu, tādu austrumnieciski tērpi visādi, kaut kādi smaržas un vīraki un kaut kas tāds. No tādiem austrumnieciski, no eiropīskiem veikaliem te bija maz kas. Vai kiki? Jā, vai kiki. Jā, nu bija jau šis tas, bet vispār es biju gaidījis kaut ko lielāku un vairāk. Tagad mēs padarīsim marokāņu kafiju, kas saucas nos. Puse espresso, puse piens. Nu, un tad brauksim uz naktsmājām. Satiksim te šausmīgas, jau Arturam teicis, nu, man nervi to netur, bet man nav jau varianti. Nu, ko ar kājām jau neies, būs jābrauc. Nu, kā? Ja? Man liekas, ka tas espresso noteikti ir stiprs. Jā, ļoti stiprs. Nav tā kā kafē latte, tur vairāk ir piens dažreiz nekā kafija. Nu, jā. Nu, pagaidām atkal viss. Marakešā sola divas ļoti karstas dienas. Nu, kā ļoti karstas dienas? 33 grādi. Un tieši šīs divas karstākās dienas mēs būsim šeit, Marakešā. Jā, un mums tiek kondicionieris, tiek patīkami vēss. Mūsu naktsmājas, šīs naktsmājas ir daudz tuvāk centram. Un kā marokāņi mīl, te ir plašuma, es vēl pati neesmu visu apskatījusi. Un mums te ir virtuvīt. Šī ir ļoti svarīga lieta, ka mēs varēsim izmazgāt veļu. Arturs jau tur kaut ko čekina. Nu? Kas tas tāds? Veļas pulvers, super. Tā, vannas istaba mums ir. Parasti vannas istaba kā vannas istaba, sorry. Neiespringsim. Mums ir viena guļamtelpa, mēs varam izvēlēties. Mums ir otra guļamtelpa. Man liekas, tur ir kaut kāds, bet tur kā tur var tikt uz tā balkona, tur nevar tur. Redzi? Vēl var izkabināt. Ui! Jā, es ar tevi noglu. Nē, tas ir kaut kā kabināms, kaut kas tāds, tas nebūs tā. Nu, tā. Motis mums ir garāžā. Kas ir superīgi. Tad mēs te varēsim vakarā romantiski. Jā. Es jau gribētu kādu vīniņu iedzert, bet te jau nekādu vīniņu nekur nevar. Es tā kā žīgs tagad var neko nevar iekapāt. Vienīgais, ko es te esmu redzējis, vienā vietā bija bezalkoholiskais halus. Kam bija urīna? Artur. Ezeļu. Tur jau tirgoju dzirdēju, ka mēs brauc, kur smirdēja bišķi. Es nezinu, bet kamieru pieteis kā varot dabūt. Nu tā kaut kā. Šodien mums ir veļas diena, mēs apskatīsimies un sapratīsim, cik tālu mēs esam no Vecpilsētas. Un rīt easy pavadīsim šeit. Nu, un tad tālāk brauksim pēc tā maršruta, kurš mums ir tagad bišķiņ pajucis. Mēs esam savā rajončikā un lēnām ejam uz Vecpilsētu. Pēc Marokas standartiem es teicu, ka mums ir ļoti zolīts rajončiks. Satiksme gan viņiem te ir ļoti intensīva. Es gan arī savas pēdējās nervu šūnas pazaudēju, kamēr mēs te atbraucām. Bet kā tev bija? Arturam bija normāli, tas ir galvenais. Tas, ka es tur aizmugurēju nervozēju stīves, tas nekas. Tagad būtu forši, ja mēs dabūtu kādu ielu, kur ir ēna, mēs varētu pa ēnu iet, mums nebūtu jāiet visu laiku pa sauli. Un tad redzēsim. Tāda lieta kā gājēji pārējais, te nav. Tūlīt mums jāsvien pāri. Davai, fiksi. Tāda lieta kā gājēji pārēji, viņiem te neeksistē. Te vienkārši aizmiedz acis un bliec uz priekšu. Un skaties uz visām pusēm. Laikam ambulanti, jā. Kā tie tur viss barās astājušies tūņās, mums jāgaida tagad ir zaļais, te vismaz ir kaut kāds luksofors, bet citi jau iet arī uz sarkano. Tur veselu branģu sastājusies tā. Tūlīt mums būs zaļais. Tie jau aizlaiž jau viss jau. Ejam.
Viss vēl ar riteni. Divas senjoras gāja. Nu ko? Welcome to Morocco, jā. Tas ir pipets. Nu... Pilnīgi neticās beidzot kaut kāds klusums un miers, bet tas jau noteikti nav uz ilgu laiku. Tūlīt jau te rolleri te vālē. Viņi vispār neskatās, es te zāģis rokā. Daži te vēl brauc un mobilā telefonā vēl kaut ko spaida. Nu, te ir jāuzmanās. Nu, rollerīši tad liež dažs labs tādā tempā. Jā. Kaut kādu baklāvu es vispār gribētu. Austrumu to saldumus. Tur vismaz redzēji, ir arī kaut kādi jumtiņi tur. Jā. Ēzelī. Ja godīgi, nu, pagaidām es tā īsti nesaprotu, par ko visi tad, nu, jūsmo par Marakešu, oj. Jau 5 reizes esmu bijusi, gribu vēl 5 reizes atbraukt. Man točim pietikta 1 reize. Mēs vismaz esam ēnā. Arturs jau sāk šopīnīt, jā. Man tas viss ne īpaši uzrunā, bet Arturam šādas lietas patīk. Viņam, nu, šitādi visādi tirģeļi un krāmtirdziņi un viss kaut kas tāds. Viņš arī skatās šitos raidījumus, kur tie antikvariāti, nu, tie braukā pa visādām vietām, meklē tās vecās mantas un renovē un restaurē un tad viņam vēl patīk arī šitie, kā viņi saucās, konteineru kari vai noliktavu kari. Tos viņš skatās tā kā, nu, man jau tādas lietas ne īpaši. Bet vēl neko nav nopirkts. Skatīties jau. Tur reiz gan izvērt tā kā spečuks. Ejam. Slip. Kaut kāds tāds. Baigās strēlīs. Jā. Milžu cīņas. Vispār pilns ar krāmiem es jums teikšu. Var jau būt, ja baigi labi meklē, kaut ko var atrast arī baigi iedzīvo, bet nu. Bet tad ir baigi jāmeklē, man liekas, un ļoti labi jāzina, ko tu gribi. Jāorientējās cenās. Jā, aizēj. Un kā viņi te smirdelē, pagaidu reklāmu. Kā smird. Es nezinu, kur es mūs esmu ievedusi. Beigos kaut kādos labirintos. Bet mums nav varianti. Es klausos navigācijas norādes. Un mēs ejam, man liekas, mums tur kaut kas aiz muguras arī vēl iet kaut kādu cilvēku. Tās 2 tantītes tās aizgāja atpakaļ. Turpiniet taisni. Mēs... Jā, kaut kad jau mēs izklīdīsim, vai tad tā būs, ka mēs neizklīdīsim. Gan jau pa kādām naudiņām mūs izvedīs ārā no Vecpilsētas labirintiem.
cilvēki te ir, tad jau mēs kaut kā apmēram ejam virzienā. Tā pa labi, tā. Nu, te jau nav varianti, mums ir tikai šitā. Šitas mēs esam starp mūriem ejam. Jā. Tas, kurien mēs ejam, fig viņi zina. Tas dzīvo cilvēki. Jā. Urā! Mēs ir atpakaļ kaut kādā nosacītā civilizācijā. Mans ruso turisto obliku morāļi. Man nepie kā acis pagaidām nepiesienas, un man liekas, ka viņi visu laiku tirgo vienu un to pašu, vairāk mazāk. Nu, ir dažas lietas, kur var redzēt, jā, ka tas ir, nu, tā kā pašs veidots, rokdarināts. Jā. Kur tu viņas likas vēl? Nu, mums ar mocu vispār nav variantu. Mēs te veikalā redzējām fantastiskas gleznas. Nu, es nopirktu kādu, nu, protams, ja par saprātīgu cenu, es nezinu, cenas tur nebija pielikts klāt, ļoti skaistas, bet mēs jau nevaram atrast. Mēs pat pirmām arī šie šķīvi skaisti arī. Arturs man te somas grib ieskapēt, es saku, kur mēs to lielo somu liksim? Nu, somu. Nu, kā? Tā. Īsim, apstiesim to laukumu apkārt. Es vispār ir tāds, nu, ka man nepatīk, ka veikalos uzbāžās, un te viņi šitas, madam, ka mēs mazliet... Īsti ir. Nu jā, es saprotu, bet man tas uzreiz, nu... O, reku viņa nav smaida. Jā. Nav? Ir, apskatīsimies. Te vēl viss sākšoties tikai vakarā. Te vēl viss pa īstam nenotiek. Nu, kā, cik kurs? Eiro 20. Arturs grib kaut kādu. Divas granātas solis paņēmām. Es nezinu, skaties. Kur tu redzi granātu soli? Tur čulska dīdītāju un mērkaķīšu mocītāju. Man gan rīz viens ar mērkaķīti uzliku uz plecus. Man nepatīk tāda dzīvnieku mocīšana, es esmu pret. Tāpēc es tādos sūdos nepiedalos. Tur laikam viņš domā pa kreisi ar to laukumu. Nu tā. Mēs atkal esam ieklīduši kaut kādā tirgus ieliņā. Viss kaut kas tiek pārdots. Viss kaut ko mēģina ieskapēt, bet mēs ar Arturu esam žmoģīgie turisti, mēs neko nepērkam. Es te skatos, ka te ir cilvēki, kas ir riktīgi sapirkušies uz kaut ko. Par retam jau kaut ko nopērk. Nu, jā, var jau būt, ka tev par retam, ja kaut ko baigi māk, kā jau es teicu, var atrast, ja zinu, ko grib. Maku tu esi nopirkus? Jā, bet man maku nevajag, to jau es Sarajevā nopirku. No drēbēm neko tādu, kurpēm, ko mērīt vajag, es neko negribu pirkt. Tu jau kurps ir Somenī, ko var apskatīties. Jā, varbūt. Te ir baigi apskatās. Tā apmēram. Tad mums vajadzētu būt kaut kādai nelielai kultūras programmai. Redzēs, mēs tiks iekšā, netiks līdz kā līdz 7. Šis ir skaisti. Šis tiešām ir skaisti. Šī ir medrese, viņa atrodas pie mošejas. Šī ir Korāna skola, kādreiz te braukuši mācīties.
skaisti. Ieja 5,50 € viņa naudiņas. Ārzemniekiem, marokāņiem ir lētāk. Viņiem visos muzejos, kuros mēs esam bijuši, marokāņiem ir lētāk. Iespaidīgi. Tā izskatās. Šeit ir ļoti patīkami vēss. Ārā karstumi. Mums mutes vienā brīdī pat rādīja 42 grādus, bet mēs ar Arturu nospēdām, ka tik daudz nevarēja tur būt. Mācīja viņus. Viņš ir kaut boļi akts. Pagriezieties pa labi. Šitas ir īsts austrumu tirgus. Uz durvīm šitā. Pagriezieties pa labi, viņš man saka. Šite? Uz durvīm numurs arī nopirkt. Uzsis sev. Tā tālāk, kur tur? Es nezinu. Mums tur vien. Pa labi viņš prasīja. Jā, viņš teica pa labi it kā. Nē, it kā uz laikam uz otru pusi tur. Ja pa labi, tad uz turienu. Jā. Gribēju Arturam piedāvāt iedzert kafiju, izvērst austrumu saldumus. Nē, neko viņš negribot. Viņam tikai grāmbodas padavai. Redz, čalītim bija tāds. Kā viņš ir? Viņš tāds. Jā, smuks. Palīdz. Es tos Krievu skatījos, kur brauc. Nu, Himalais tu saka, tu gribi, ne? Arī pa tiem... Mēs spriežam, vai mēs gribam braukt uz Indiju vai nē. Es saku, ka šis ir mans limits. Neko... Ak, Dievs, kas tad tā? Viņiem tie aromāti brīžiem arī ir tādi, nu, kad... Jā, var saprast. Nu, tad tu stāstīji par to Indiju, ko tu gribētu, Himalajus? Nē, nu Himalai tas ir atsevišķi. Reku īstais ceļotājs iet pa priekšu. Jā. Šitā varētu Indra būt, Ivar. Šitā ceļotāji. Šītas uz Somu. Jā. Somā viss atdzīv, nu līdz. Indra, tas tev. Skaties un mācies. Mums vajag taisni, Artur. Aiz dzeltenā ejam. Jā. Par tur ir mots. Ejam. Poļica aizbrauc. Tā, tas tur visi nobloķēja. Rolleri. Ai, šitā tevi. Oi, di. Kārtējā izlaušanās mēs tikām pārī. Oh.
Es tev teikšu tā, ka man tie tirgi jau ir šitā. Jā. Tur pat invalīdiem ir, cilvēkiem ratiņkrēslos, kur var nobraukt lejā. Jā, te mēs gājām. Es šito atceros to jumtu. Ūdenīts mums obligāti jānopērk. Nē, to es domāju, mēs pieksim ārpus Medīnas. Es domāju, ka te varētu būt, ka bišķi dārgāk ir. Domāju. Turklāt mums ir jāstiep galvenais. Tie 2 vai cik tie kilometri. Tas jau tas trakākais. Tad smird arī. Nevar saprast pēc urīna vai pēc zivīm, vai gan pēc tā, pēc tā. No, this is not good. Mēs meklējam lielu veikalu. Mēs esam iznākuši tādā laukumiņā, kur ir visādi veikals. Tāda eiropeiska Stradivarius, Collins, McDonald's. Laukums gan ir tāds, ka brīžiem ķipst pie tām flīzēm. Mēs varam paskatīties, jā. Jā. Tas ir normāli mūzika, ne tā viņa tā brīžiem gaudulīgā, kad nevar saprast. Tā, mēs esam naktmājās. Atturs aizgāja uz garāžu aizslēgt mocīti. Ļoti zolīgi, mums ir vispār tik klusa iela, ja salīdzina ar pārējām ielām. Tā kā, nezinu, Atturs šodien arī teica, ka otrais dienas diez vai šeit ir gatavs, kad viņš nesaprot, ko cilvēki tajā Marokā saskata. Tādu, ka tu vari braukt atkal un atkal un atkal. Vienreiz, jā. Var atbraukt, ja ir tāda vēlme apskatīties. Viss. Tagad dosimies augšā, mums ir arī kondicionieris. Nopirkām saldžīti, nopirkām vēl šo to. Garšīgs jogurtiņš viņiem dzeramais. Atpūtīsimies.